Sveiki, tātad uz ilgu laiku biju pazudusi. Vajadzētu pastāstīt apmēram, kas ko kā, jo es sasolīju beigās lietas. Tātad man bija šis te projekts izdevumāts, par ko es teicu, kas bija cits YouTube kanāls angļu valodā, bet man viss dzīvē aizkavējās, kā tas mēdz notikt. Un jā, gribēju pastāstīt vienkārši, kas apmēram notiek. Centīšos tiešām, lai šis nav gars, mēdz baigi aizrunāties. Kaut kā man tā liekvārdība vienmēr ir problēma. Tātad plāns man bija pabeigt tulkot 3. grāmatu triloģijas 3. grāmatu angliski, nodot viņu angļu editorei un tad ķerties pie šī projekta jaunā YouTube kanāla un arī vairāk likt Facebook lapā, vairāk taisīt šos te YouTube video arī latviski. Un tad tas viss pilnībā aizgāja pa pieskari, jo es teicu, ka man bija lieli uzlabojumi ar veselību, kas ir taisnība, bet manā ļoti sliktajā stāvoklī pat ievērojami uzlabojumi tomēr nav tādi, kas, teiksim, palīdzētu man pilnībā funkcionēt kā veselam cilvēkam, netuvu tam īstenībā. Un kā jau es arī iepriekš teicu, tas nav nekāds milzīgais brīnums, kas man ir izmainījis pilnīgi visu. Es izmainīju diezgan daudz ko, un es vēl aizvien turos pie tā visa. Bet es gribēju par šiem te notikumiem pastāstīt vairāk, bet tādā gadījumā man būtu jāpārkāpja viena ļoti nopietna robeža, ka es nevēlos izklausīties pēc kāda ar folijas cepurīti, un es esmu mēģinājusi turēties pa gabalu no ļoti skaļiem apgalvojumiem, vairāk turoties pie praktiskā, protams, runājot. Ja es runāju tur par dieviem, kontaktiem ar dieviem, par astrālo projekciju, par kaut kādiem mentālajiem plāniem, par feju pasaulēm, ja? Es saprotu, ka lielākai daļai cilvēku, protams, es jau tāpatās izklausos ar folijas cepurīti, lai gan, tieši tradicionālajām konspirāciju teorijām es neticu, tādām populārajām, ja? Kopēras konspirāciju teorijām, jo, protams, ka tas, ka kaut kur ir dievs, kurš atsūtīja bībeli un ka svētais ūdens tur kaut kādā veidā darbojas un kristīšana, tas viss mums ir pieņemts kā normāli, ja, ka tādām lietām ticēt, tas tā kā ir, pat ateisti to uztver, kā vairāk kā ok, vienkārši pierasts, ja. Bet no manas puses vēlējos apmēram saglabāt tādu pašu līmeni, tā kā neiet kaut kādā baigajā, es te tagad jums pastāstīšu, kā ir pasaulē, ja. Es vairāk mēģināju vienkārši dalīties ar savu pieredzi, bet, lai es aprakstītu to, kas ar mani ir noticis pēdējā laikā, tas ir tik ļoti mistiski un tik ļoti spēcīgi, ka man būtu jāpārkāp dažas robežas, kurām es iepriekš neesmu kāpus pāri, bet man īstenībā patīk runāt par robežām, ja. Tā kā varbūt tas ir to vērts, lai es vienā brīdī tiešām sāktu par to runāt, jo vispār man ir par to jārunā. Bet man ir bijusi milzīga aizkavēšanās. Šī grāmata, kas ir Nakts sarkanā skaņa latviski un Red Sound of the Night angliski, nezinu, kāpēc gāja ļoti, ļoti grūti, jo es divas iztulkoju, pirmās divas triloģijas grāmatas, un viss bija diezgan ātri, un nebija tik grūti, kā man bija licies. Otrā cevišķi aizgāja tā kā, diezgan veicīgi, bet kaut kas nebija, man viņa sanāca, lai gan visas latviski ir aptuveni vienā garumā, šī man sanāca, es pat izrēķināju, 16% garāka nekā pārējā, nekā iepriekšējā. Netiku nekādi galā, mēģināju saīsināt, blablabla. Es nomocījos, nes kāpēc man kaut kas vienkārši negāja, un bija ļoti smagi ar šo grāmatu. Beidzot viņi ir aizsūtīti pirms laikam 2 vai 3, pirms 2 dienām. Beidzot viss notika. Vai pirms 3 vienalga. Un tātad beidzot tas ir izdarīts, un pa vidu man sanāca slimnīca, par ko es mazliet lapā ierakstīju, kas bija smaga pieredze ļoti,
jo tā bija rehabilitācija, kas bija plānota, bet man nebija jausmas, kad tas pienāks. Un tas pienāca tieši tajā brīdī, kad ļoti nevajadzēja, es biju pilnīgi gatava citām lietām. Es tur biju 2,5 nedēļas, un pēc tam man bija vienkārši, jāatkopjas no traumas, jo rezultāts tam visam ir pozitīvs. Es esmu ieguvusi vēl vienu diagnozi, kas ir ļoti svarīgi man, ko es iepriekš nezināju visu šo laiku. Man bija aizdomas, bet atkal es to pati biju izdomājusi. Ziniet tos stāstiņus, ja? Ka tā kā cilvēks iet Googlē, ieraksta kaut kādas problēmas, un ārsts par to runā gadiem un nevar atrast. Ja? Man tā kā it kā bija ļoti, ļoti liels aizdoms, ka man ir hipermobilitāte. Es biju gājusi pie nezinu cik ārstiem, pie nezinu cik fizioterapeitiem, un tikai tagad man to beidzot diagnosticēja, un tas izskaidro ļoti daudz ko, un tas ir ļoti loģiski, un kad es par to jautājumu teicu, ka man tas nav. Tad tas ļoti daudz ko izskaidro, kāpēc ar mani ķermeni ir tik dīvaini, un kāpēc ar mani ir tik ļoti citādāk nekā ar citiem. Kas, protams, ir kārtējo reizi labāk vēl nekā nekad, bet Tas izraisa emocijas, kādēļ tam vienmēr ir jāprast tik ilgu laiku, ja šī turklāt nav nekāda ļoti mistiska lieta, ja? Tā kā es varu izdarīt šādi, bez jau kādām problēmām, varētu tālāk, ja tur nebūtu priekšā roka. Tas ir pat esot jau pierādījums, ja es nebūtu speciāls terapeits, un es neesmu hipermobilitātei. Labrīt. Tālāk es iemācījos vingrojumus, kuri man beidzot palīdzēja iepriekš, bet man izturējās pārāk saudzīgi pēc manas diska trūces. Un pēc visām manām problēmām tikko kā man biškiņas tur satēs seju, ja man, nē, šito tad nevajag, ja. Un beigās sanāca, ka es varēju taisīt tādus vingrojumus, kādus varbūt citi tais, kad viņiem 105 gadi, ja. Un šeit man vienkārši lika caur sāpēm. Bet, tā kā vajag, ja. Tie pēc noteikumiem to, ko var ar diska trūci, bet diezgan un stiepa, visādi izkustināja. Beidzot kaut kas iedrubojas, beidzot var izdarīt tās lietas, ko es nevarēju senāk, un es saprotu to, ka kurās vietās drīkst sāpēt un kurās vietās nevajadzētu sāpēt, un ko es varu darīt. Atkal, iepriekš neviens nevarēja tā kā, saprast, ka man vajag lielāku slodzi šajā ziņā, nevis tikai tikko kā bišķiņi iesāpās, tā nedrīkst, ja. Atkal stulbības, ja. Bet, tas labās lietas. Bija vēl citi cilvēki. Man bija vienkārši izcila fizioterapeiti. Tas bija super. Bija forši, galvenā ārsta bija forši. Vēl bija jauki cilvēki, bija jauks māsīņas, bija jauks sanitārs, bet pārējie. Es par to daudz esmu runājis, kāda ir Latvijas medicīnas sistēma, kāda ir medicīnas sistēma vispārēji pasaulē. Tāpēc uzvilku šo human. Te, protams, ir specifiska jēga, ja tam human, bet, human paliek human, tas ir cilvēks. Tur nevienā slimnīcā īsti neesmu cilvēks. Un mana analoģija, kas man radās, es par to biju kaut ko jau domājis, bet, laikam, neesmu stāstījis, ir, ka labākajā gadījumā jūs tiekat pie laba pavāra. Nesauksim par miesnieku, nē, tas ir miesnieks, tas pat raku, nē. Pavārs, kuram vajag pagatavot gaļas gabalu. Un, ja jūs tiekat pie laba pavāra, tad viņš paņem jūs kā gaļas gabalu, viņš jūs tur iemarinē pareizi, viņš ieliek, vai viņa vienalga, ja man bija vairāk viņas, man bija tikai viņas. Labi, tātad viņa paņem labākās garšvielas, izvēlās vislabāko eļu vai tauku, panna viņai ir ļoti laba, viņa zina kādā temperatūrā, kurā brīdī vajag apgrozīt. Un viņa to visu dara ar šo gaļas gabalu, viņa pagatavo šo gaļas gabalu ļoti labi, tik cik pēc tiem noteikumiem vajag, ja kādam tam gaļas gabalam pēc viņas darba vajadzētu iznākt ārā. Un ir ļoti labi pagatavots garšīgs gaļas gabals. Tikai problēma ir tāda, ka pirmkārtām ne visi īstenībā, ar ko es arī iepriekš saskārusies, ja kāpēc man 39 gadu vecumā vēl aizvien ir jāuzzina tās lietas, kuras jau zināju ļoti sen, bet par kurām man teica, ka tā nav taisnība. Protams, kārtējās dusmas, jā, bet kuri vienkārši nemāk, pat pagatavot gaļas gabalu, kaut kādu ēdamu, varbūt labākajā gadījumā, citā gadījumā vispār neēdamu, nedarīgu, var izsviest ārā šo gaļas gabalu, bet
nevajadzētu jau būt tajā attieksmē kā pat gaļas gabalu. Human, es esmu cilvēks. Par mani nevajag runāt ar citiem, kamēr es esmu klāt, it kā es nebūtu klāt. Par mani nevajag izturēties, teikt acīs kādam citam, neskatoties uz mani, ka es meloju. Nevajadzētu izturēties tā, it kā es vienkārši neko nejūtu. Nevajag nākt pēkšņi mani pamodināt, kad es nesaprotu, kas notiek, pēkšņi ieslēdzās šausmīgi stipras gaismas, un kāds vienkārši neko nesakot, man dur adatu vēnā. Es vienkārši guļu aizmigusi, un kāds man neko nesakot, dur adatu vēnā. Un tajā brīdī, kad es kaut ko noraustos, tāpēc, ka es tikko pamodus, es nesaprotu, man citi planētieši nolaupas, tā ir rakstījis vai rakstā. Tikpat labi man tās ir būt kaut kāds ciplanētieši, tās tur gaismīs, ja ko ir atkal gaismas, tev ceļa augšā. Es vispār ko nesaprotu, man pēkšņi vienkārši dura ar adatu. Un, ko? Tā bija ārkārtēji traumatiska pieredze. Tiešām, jo viens ir, ja es esmu jūtīgs cilvēks. Es esmu jūtīgs cilvēks, citiem tas nebūs tik traki, bet ja man ir jāklausās, kā man blakus palātā kliedz, es tevi nopēršu, ja tu vēlreiz tā darīsi. Un tas būtu, nopēršu, tas vēl neizklausās tik drausmīgi, ja ir cilvēki, par kuriem vajag izturēties stingrāk, ja, it sevišķi tas bija uz vīrieti, ja, būšu stereotipiski, ja. Brīžiem ir vīrieši, kuriem, viņiem vajag kaut kādu stingrāku roku, viņi vienkārši nespēja tā kā respektēt tās māsiņas vai kā, ja viņiem tā kā neuzbļauj. Ļoti negribētos atzīt, ka tā vispār drīkst darīt, ja, bet, labi. Man nav tāda pieredze, ja, pašai, varbūt, ka kādreiz tas ir attaisnojums, ja, bet, ka tālākie vārdi ir, es tevi piesitīšu, es nezinu, ja tas cilvēks tiešām izdara kaut ko ārkārtēji tādu, ka viņu vajadzētu piekaut, tādā gadījumā jāsauc policija, vai arī šis cilvēks ir jāsūta uz tvaigielu, jo viņam ir kaut kāda psihozes stāvoklis, vai es nezinu, kas ir jādara, bet nevis ir pacientu jāsola piekaut. Un tas netika attiecināts uz mani, bet man nebūtu tādas lietas jādzird, un tādām lietām nebūtu jānotiek slimnīcā, ka reāli sola piekaut, piesist pacientu. Un jāsaka, ka emocionāli man tas ļoti skāra, visas šīs lietas, arī vienkārši tas tukšais skatiens, kas tevi skatās, un es redzu, ka redz tikai gaļas gabalu. Neredz vispār, tā kā var pret mani iestīties acīs, kas vispār ir reti, laukoties jau pat ar sevi nemaz neiepazīstina. Pajautā man vārdu, un tur neko, dažreiz nesasveicinās, nekādā veidā neatzīst tevi par cilvēcisku būtni, un ir vienkārši tas tukšums skatās labākajā gadījumā, tev bieži nestās kaut kur skatās citur vai runā ar kādu un kaut ko tev tā, šitā atbaldi vienam lietu, bet šis te tukšais skatiens vienkārši kā uz beigtu jau gaļas gabalu, vai uz kaut kādu robotu, vai kā citi runā ar ChatGPT, vai ar kaut kādu mākslīgo intelektu, kur tu īstenībā zini, ka tas pretīm tev neko nejūt, tu vari viņu izlumāt, tu vari teikt, ko tu gribi, vai runāt, kā tu gribi, ja viņš būs pie tev pieklājīgs. Man ir grūti, diemžēl, ar to. Man nevajadzētu, man vajadzētu, ko nozīmē vajadzētu, jā, man... Tā ir, ka es ļoti slikti paciešu dehumanizāciju, kura pastāv mums šajās iestādēs, kur es varu nokrist un sāpīgi acist plecu, un man var vienkārši pateikt, ka uz grīdas nebija pietiekami daudz ūdens, lai tur varētu paslīdēt un nokrist. Es nevaru pateikt, ar kādu iemeslu man būtu izdevīgi kādam melot un teikt, ka es paslīdēju un apjautāties, vai nevar nostīt plecu, vai, ja es esmu medicīnas iestādes, jau reiz līdz māsiņai pajautāt, nevarat pataustīt to plecu, pestīties, vai viss kārtībā, man tiešām ļoti sāp, jā. Pēdējās viss bija kārtībā, īstenībā diezgan drīz pārstāja tās stiprās sāpes. Kāds 2 dienas sāpēja, bet, nekas traks tiešām nebija, bet, es aizēju līdz māsiņai vienkārši pajautāju.
Un man vienkārši pasaka, ka tur nebija pietiekami, tur jau bijuši 3 ūdenslāsas. Ne, nu, tur bija stipri vairāk kā 3 ūdenslāsas uz tās grīdas, un es pat nesūdzējos par to grīdu, ja, tāpēc, ka to bija citi cilvēki izlaistījuši, nevis tur nebija laikā satīrījis, bet neko nepārmets, vienkārši pajautāju, pastieties man plēcu, man pēdējā, kāpēc nogradāt, pēc, nu, grīda bija slāpja. Un, kad aiziet apstīties, vienkārši pasaka, ka nebija pietiekami daudz ūdens, lai es varētu tur paslīdēt. Jā. Un es, diemžēl, esmu tāds cilvēks, ka, ja es esmu pilnā kontrolē par to, kas ar mani notiek, es pateikšu pretī tā, ka neliekas, jā. Tā, ka maz neliekas. Es varu ļoti, es māku sevi aizstāvēt brīžos, kuros es varu teikt, ko es domāju, kuros es varu pastāvēt par sevi, bet šajā gadījumā, vai es varu droši strīdēties ar šo medicīnas personālu, zinot, ka viņi pēc tam man neieliks kaut kādos melnajos sarakstos, ka viņi nesāks pret mani izturēties vēl sliktāk, ka viņi vienkārši nesāks man nesniegt pakalpojumu, kuru dēļ es tur esmu, ka es nedabūšu pretīm to, kādēļ es tur atrodos, šo te rehabilitāciju. Es atrodos atkarīgā stāvoklī un es nevaru īstenībā izturēties tā, kā mans raksturs to atļautu darīt, jo es neļauju cilvēkiem īstenībā bradāt pār sevi parasti, vairs neļauju, jau diezgan ilgi, bet tā es tik audzinātu, lai pa mani bradātu, bet esot šādā vietā, nu, ko es īstenībā varu izdarīt? Es neko nevaru izdarīt, es nevaru sevi aizstāvēt. Es nevaru runāt pretīm, tāpēc, ka es zinu, ka man būs tikai sliktāk no tā. Un šī sajūta ir ļoti traumatiska. Un tas ir tas, kādēļ es arī izlēmu. Es nezinu, kāpēc par to iepaši neiedomājos, bet dodoties uz slimnīcu, jā, protams, tas nav akūti, kā toreiz, kad man atteica viena kāja vispār kustēties, un kad es, protams, arī saņēmu attieksmi, jā. Jāņem līdzi kaut kādi aizsardzības amuleti, kaut kādi priekšmeti, pirms, kad sveces dedzināt nevar, jā, un kūpināties kaut ko tur, protams, bet akmeņi kaut kādi, jāmēģina meditēt. Man bija ļoti grūti, es gan vispār nespēju koncentrēties kādu meditāciju, kaut ko tam līdzīgu, jo tiešām jūtos ļoti slikti. Un jāgatavojas tiešām arī maģiski, jāspiež sevi kaut kā praktizēt, kaut vai guļoties slimnīcas gultā, jo grūtāk izdarīt, jo vairāk vajag. Un varbūt tiešām jāsagatavo kaut kas līdzi, kaut kādi priekšmeti, kaut kas, kas var palīdzēt. Varbūt jāklausās kaut kādas pat, ja nevar koncentrēties. Tā kā, ja es pati nevaru koncentrēties, varbūt vajadzēja kaut kādas vadītās meditācijas, kuras es nekad nedaru, citu vadītās meditācijas, jo man nav vajadzīgs. Bet varbūt man vajadzēja tomēr sameklēt YouTube ir tam līdzīgi, tā kā, nu, kas tomēr man palīdzētu, ja. Varbūt vajag jau iepriekš, pirms doties uz slimnīcu, sagatavoties šādā veidā jau, tā kā kaut kā tikt tam cauri, jo es vēlreiz sakārtoju, ne visi cilvēki bija tādi noteikti, nē. Es esmu ļoti pateicīga fizioterapeitei, nu arī citi bija jauki cilvēki tur. Un es esmu jūtīga, jā, un es to zinu. Taču vienalga ir lietas, kuras bija vienkārši drausmīgas, un tādēļ man ir iekavējies ļoti daudz kas. Un šī grāmata arī iekavējās slimnīcas daļu, jo es slimnīcām bija līdz dators, bet man bija ļoti grūti parakstīt, bet es varēju parakstīt kādas 2 stundas vakarā labākajā gadījumā, jo es visu dienu biju drausmīgs trūksnis, skriešana iekšā ārā, visu laiku tevis raustīšana, pilnīgi nekāda plāna, vienkārši nepārtraukts haoss. Un tas man ir diezgan izbojājis visus manus plānus, bet šobrīd man tā kā ir plāni dažādi, ko īsti darīt, jo man bija šis projekts, šo lietas mainās. Es īsti nezinu, vai es šobrīd esmu gatava veidot šo YouTube kanālu. Man ir plānā cita lieta, cits YouTube kanāls, kas varbūt būs mazāk maģisks. Tātad, ja jūsu interese ir tikai par to, tad droši vien, ka jums tas nebūs interesanti.
Tas būs vairāk tāds kā reakciju kanāls, bet bez, teiksim, kur citi, piemēram, skatās mūzikas video, es analizēšu tikai lirikas, grāmatas, filmas, stāstus. Jebkuru, kur ir stāsts. Stāsts ir grāmatās, filmās, arī dziesmās var būt stāsts, pat instrumentālajās var būt izjūtas, izpaudīšu savas izjūtas, un tas būs, ar mērķi reklamēt manas grāmatas angļu valodā. Taču tā kā mana šī angļu grāmata trešā, pēc kuras es vēlējos visu to vairāk palaist vaļā, jo cilvēki nevēlas pirkt pirmās triloģijas grāmatas, ja viņi nezina, vai tā trešā pat beigās tiks izdotiem. Tātad tas varētu būt vairāk par to, taču, ja jums ir interese par mākslu, par literatūru, par mūziku, kur, protams, jūs varat arī dzirdēt ieteikumus, atrast sev kaut ko jaunu, dzirdēt manas izjūtas, ko es domāju ļoti poetiskā veidā izpaust, arī kā sava veida mākslas darbu reakcijā. Un tas varbūt būs tas īstenībā, ar ko es šobrīd nodarbošos. Tālākais ir, ko es rakstīšu. Tātad, ka bez rakstīšanas es nevaru. Man ir mana 6. grāmata, ko es neesmu vēl izdevusi latviski, viņa ir uzrakstīta, bet es arī ar viņu bišķi mokos, un es viņai eju cauri nezinu, kuru reizi. Neesmu apmierināta, nezinu, ko ar viņu darīt. Vēl ir tas, man ir bail, ka mana izdevniecība viņu negribēs publicēt ar savu vārdu, jo šī ir... Es nevairos no smagām tēmām. No tādām, kuras YouTube, kuri negrib pazaudēt monetizāciju, nedrīkst pieminēt, bet man nekādas monetizācijas nav un nebūs. Arī ne otram kanālam, jo es netaisos to darīt, kas ir vardarbība, visur skatās normāli. Slepkavības normāli, pat gors, ķidāšana, asinis, drausmīgi karš, tas viss ir normāli, Tikko kā sākās seksuālas tēmas, ārprāts, nedrīkst. Sākās kaut kas, kas ir ar bērniem saistīts, dzīvnieku nogalināšana, piemēram, ir YouTube kanāli, kas ir, ko, piemēram, taisa latviski sauc slakteris, miesnieks, kā tas sauc, par savu profesiju. Pilnīgi normāli, par gaisa dzīvnieku audzēšanu, kaušanu, viss ir normāli. Ja notiek dzīvnieka, piemēram, upurēšana, pat te, ja to dzīvnieku upurē ļoti ātri un pēc tam pat apēd, īstenībā kāda atšķirība tam dzīvniekam? Nu, nekāda. Kas viņam? Viņam ir vienalga, vai viņš ir upurēts, vai viņš ir nogalināts vienkārši kaut kādā kautuvē, Bailīgi tas viņam ir abos variantos, tas nenotiek humāni un nenotiek bez iepriekšējas pārvietošanas, kas ir šausmīga un bailes radoša, un bieži vien tā kaušana nav ātra. Jums liekas, ka tas viss ir ļoti, ļoti humāni, beidziet ar mānīt, Un es neesmu vegāni, citādi gaļu, Esmu bijusi vegāni kādu laiku, arī veģetārieta, bet ne šobrīd savu problēmu dēļ, jo es šobrīd nevaru, diemžēl, iztikt bez tāpat ar dzelzs ēšanu nesanāk. Bet es arī nenosodu tos, kuri ēd gaļu vienkārši tāpēc, kā dzīve ir dzīve, darīt, ko gribiet, tā nav man darīšana. Tātad, upurēšana, sātaniski rituāli, tieši sātaniski. Un tad ir drausmīgā tēma. Drausmīgās divas tēmas, kuras ir ļoti, ļoti smagas, kas ir incests un pedofīlija. Un es nevēlos iet projām no šīm tēmām, jo es esmu piedzīvojusi ļoti, ļoti daudz ko, bet ne šo. Tā kā varu pateikt, tas nav no manas pieredzes, taču šī grāmata ir lielā mērā ļoti, ļoti, ļoti no manas pieredzes. Arī dzīvnieku neesmu upurējusi, jāpateikt, bet tur būs ārkārtēji smagas lietas par to, ko piedzīvo bērni, par to, kā viņi risina šīs lietas.
neveselīgos veidos, narkotikas, arī nepilngadīgo vidū, alkohols, jā, pašnāvības mēģinājumi, pašnāvības. Tāpēc, ka es vēlējos izlikt ārā ļoti daudz ko no tā, kas manī ir, un, diemžēl, ko es esmu dzirdējusi no cilvēkiem. Un tad, kad es salieku visas šīs tēmas vienā grāmatā, var likties, neviens jau to visu nevar piedzīvot viens cilvēks. Var. Diemžēl var. Visu no šī pieminētā un vēl. Es droši vien kaut ko jau vairs neatceros, ja ko es tur esmu sarakstījusi. Tātad mana nākamā grāmata būs galēji smaka. Tur ir arī skaistās vietas, jo ir par 2 tēliem. 2 tēli mainās, tā kā viena nodaļa, otra nodaļa, vienam otram. Vienam dzīve ir sākusies ļoti, tā kā es tikko aprakstīju, otram mīlošā, drošā ģimenē, līdz pat 37 gadu vecumam. Viss ir bijis ļoti super. Ar savām problēmām neviens nav perfektā dzīvē, bet viņam viss ir, lai radītu kontrastu. Ar problēmām, bet ļoti citādāk. Un tad šīs lomas pamazām sāk mainīties. Cilvēks, kurš auga ar visu šo, ne visu to tieši piedzīvot pats, bet esot tādā vidē, esot ar tādiem draugiem, dzirdot, kā draugi viņam uztic savas šīs te problēmas, piedzīvojot ārkārtēju vardarbību pats, viņš sāk rāpties ārā no šīs bedres, kamēr otrs tēls iegrimst bedrē, lai cik viņam nebūtu bijusi superīga audzināšana, iegrimst bedrē dziļi, taču viņam ir šis iekšā pamats, kas ir pašvērtība, un tas, kas viņam ir iedots, tas, kas otram tēlam nav. Un lai cik labi otrais tēls nemēģinātu tikt ārā, un lai cik tālu viņš neuzkāptu, tas ir ļoti, ļoti, ļoti ekstrēmi grūti pēc visām šīm lietām, kamēr, lai cik dziļi neiegrimtu otrais tēls, kuram dzīve līdz 37 gadu vecumam bija ļoti mīlošā ģimenē dzimtā, un viss bija baigi super, lai cik dziļi viņš neieiet vēlāk, viņam ir šis stabilais pamats. Un grāmata balstās uz to, cik ļoti daudz ko ietekmē tas, kas mums ir dots sākumā, un kā pēc tam mainoties, cik ļoti dziļa tomēr ir šī ietekme. Tādēļ tā grāmata nebūs tikai vienas vienīgas šausmas, taču, lai gan es izdevniecībai jautāju, vai ir kaut kādi ierobežojumi tēmām, man ir neliela baile. Vai viņi beigās to grāmatu man izdos. Bet redzēsim. Tātad šī grāmata ir, un tad ir, jā, tas, ko ļoti daudzi no jums ir gribējuši. Nu, laikam es esmu gatava izrakstīt maģijas grāmatu iesācējiem. Jo mani video, kā jūs te sūdzos, es esmu uztaisījusi tieši to, ko jūs gribējāt, un jūs to neskatāties. Jūs skatāties jaunos videos, neskatāties kursu no sākuma līdz beigām, kur jūs iegūtu vairāk nekā es varu uzrakstīt vienā grāmatā, jo tur ir neskaitām video. Tur ir ļoti, ļoti, ļoti daudz video, kurā jūs varat iegūt visu to pašu, kas būs grāmatā, bet daudz mazāk būs grāmatā. Un tātad tas ir nākamais. Un par to, kas mani beigās izvilka ārā no bedres, un jā, šeit ir svarīgs aspekts. Tas, ka es nonācu slimnīcā un pēc tam bija slikti, un tas, ka es pārdomāju plānu, lai gan gari man ieteica kaut ko citu darīt, kādēļ tas viss mainījās un kādēļ es tomēr tiku traumēta. Tāda ir dzīve. Nu, ko jūs gribat? Es visu laiku atkārtoju. Nav nekā viena, kas varētu jums pilnībā vienkārši izlabot visu dzīvi un visu padarīt superīgu. Un tas ir tas, ko es gribēju ļoti uzsvērt.
tas, ka man atkal ir bijis kaut kāds kritiens uz leju tādēļ, ka man bija vienkārši slikta dzīves pieredze, lai cik jums nebūtu suprīgi. Pat ja jūs esat vēl tajā vecumā, cilvēki kaut kādā vecumā visi saskarās ar smagām problēmām. Cilvēki apkārt mirst, kaut kas notiek, slimības pašiem, mājdzīvnieki, viss kaut kas, nezinu, nevar nodzīvot līdz 30, kad nepiedzīvot neko sliktu, ja? Bet, teiksim, līdz kaut kādiem, nezinu, 20 varbūt, ļoti labā gadījumā, varbūt, bet jums viss dzīvē pat ir diezgan super, ja? Tas, ka notiek kaut kas, un jūs paktītat atpakaļ, vai tas, ka jūs izlemjat kaut ko darīt, kas jums liekas ir milzīgs dzīves pavērsiens, un tieši tas, ko jums vajag, un jūs pēc tam saprotat, nē, es neesmu vēl tieši uz to gatavs. Tas nenozīmē, ka tas viss ir nepareizi. Tas nenozīmē, ka jums nav progress. Tas neatceļ to, ka šī maģija bija ļoti nopietna un nozīmīga. Un man par to vēl ir jārunā, par to, kas tieši notika, kā es to panācu, kā jūs līdz tam varat tikt. Bet man ir mazliet, tā folijas saprīdzes sajūta, ka drusku jāpieskarās tēmām, kas varbūt vienkārši ir, ka tādā virzienā neesmu gājusi. Un, lai gan man ir bijis vairāki periodi dzīvē, kad cilvēkam ir uzskatījuši par stipri lielu guru un mēģinājuši tā kā mani uzlikt biškiņus, bet ne biškiņi, bija arī periods ļoti uz piedestāla un pārāk klausījušies tajā, ko es saku, pārāk gribējuši sekot tam, ko es viņiem mācu. Es nekad to neesmu gribējusi. Es esmu gribējusi sniegt padomu. Man patīk mācīt kursus, man patīk pasniegt kursus, man patīk dot padomu, kad cilvēki man jautā, ko lai es daru šajā situācijā. Es ļoti labprāt jums iedodu maģiskus, psiholoģiskus padomus. Man nav problēma ar to, man ļoti, ļoti patīk palīdzēt cilvēkiem, tāpēc es to daru. Es saku, es nekad neesmu bijis finansiāli veiksmīga ar visu savu raganas darbību. Es esmu pelnījusi naudu, un brīžiem pat tīri neko, bet tas ir bijis tikai brīžiem. Lielākoties, man nav mārketinga spēja nekādu, un šobrīd man tā ļoti, ļoti vajag, lai es reklamētu savas grāmatas. Es nezinu, es vienkārši jūtos nost ar šo jautājumu, kā man... tāpēc, ka ar pašizdotām grāmatām viss ir mārketings. Jūs pat varat pilnīgi sūdu nomārketēt tā, ka viņu sāks pirkt, un vislabākā grāmata ir vienkārši stāvēt ar 0 pirkumiem. Tāda ir realitāte šobrīd, jo ir ļoti, ļoti milzīga produkcija arī ar mākslīgā intelekta rakstītām grāmatām, kuras aizpilda grāmatu tirgu un sabojā visu, kas ir vienkārši. Man ir tādas dusmas uz šitiem rakstniekiem, tā saucamajiem, kuri vienkārši prasa, lai mākslīgais intelekts viņiem visu uzraksta, labākajā gadījumā kaut ko palabo, sliktākajā nē. Un pēc tam saka, kādai Amazonas man nobloķējies, izdod 50 grāmatas mēnesī. Nevar uzrakstīt 50 grāmatas mēnesī. Var uzrakstīt 50 īsos stāstus mēnesī, strādājot 12 stundas dienā, un tie stāsti visticamāk nebūs ļoti labi, bet uzrakstīt pilna mēroga grāmatas, kas atšķirās, kā mēdz teikt, cik tur vajag būt vārdiem. Viss īsākais ir 50,000 vārdu, bet parasti saka 60,000, no tā sāks pilns romāns. Nevar. Fiziski nevar uzrakstīt 50 grāmatas mēnesī. Protams, ir saprotams, kāds rodas, Tas viss ir vienkārši šausmīgi. Es nemāku sevi prezentēt, jo es negribu sevi prezentēt normāli. Kāpēc, lai es Latvijā ar kaut ko šitādu parādītos? Tāpēc, ka es fucking gribu ar tādu parādīties. Tāpēc, ka tas man ir svarīgi. Tāpēc, ka es to reprezentēju. Tādēļ, ka es vēlējos vienkārši runāt ar human, lai runātu par cilvēcību. Par to, kā ārsti izturās pret mums kā pret gaisa gabaliem. Ne visi, protams, nē. Super, paldies labiem ārstiem. Nemāku nebūt autentiski, vēlreiz var atkārtot. Un tātad ar šām manām autentiskuma problēmām var būt problēma ar to, ka es esmu uzrakstījusi te grāmatu, kurā nekādā veidā netiek slavētas šīs negatīvās lietas, tas ir jāuzsver. Ir pilnām, turpat nav jāiet tumšajā tīmeklī dārpabā,
Ir arī vienkārši grāmatas, kuras slavina ļoti negatīvas lietas. Man tā nav, man tas viss ir parādīts no traumu raisošas perspektīvas un ko tas izdara ar cilvēku, kam nākas piedzīvot šādas lietas. Un es varu pateikt, ka es zinu cilvēkus, kuri saskārušies ar visu, ko es šobrīd nosaucu. Pat ar vistrakākajām lietām, un arī cilvēki, kuri ir saskārušies ar vairākām no šīm lietām. Man ir stāsti, man ir pašas pieredzes, ne par visu, kā jau teicu, bet es vienkārši gribēju izlikt ārā realitāti. Realitāti, kurā arī ir aprakstīts, ka no tā var rāpties ārā, bet tas vienalga atstās uz jums sekas. Jūs nevarat izlikties, ka tas ir jums noticis, un jūs ne ar kādām terapijām, ne ar kādu maģiju nevarat mainīt savu pagātni un to, kas ir atstājis nospiedumu, bet tas nenozīmē, ka jūs nevarat dzīvot laimīgu dzīvi, to, ka jūs nevarat paši sevi mīlēt, ka jūs nevarat būt lepni ar sevi. Tas viss ir pilnībā iespējams, un tas ir tieši tas, ko es vēlos ar šo grāmatu parādīt. Lai cik nebūtu vistrakākās lietas notikušas, ir cilvēki, kuri neiztur. Un arī manā grāmatā ir cilvēki, kuri neiztur. Ir cilvēki, kuri neiztur, esot vēl tīņi, un ir cilvēki, kuri neiztur, jau esot pieauguši. Un izbeidz savu dzīvi. Jā, tā notiek. Apmēram zinu, ko tas nozīmē, bet tā kā es šeit vēl esmu, tad redziet, ka tas nav tik vienkārši, kā varētu kādam likties. Bet tās ir lietas, par ko ir ļoti svarīgi runāt, un cilvēki negrib par to runāt, un cilvēki grib slēpties aiz tā un saukt to par kaut ko negatīvu, un pat YouTube par to, ja kāds vēlas saņemt kādu naudu, nedrīkst par to runāt nekādā gadījumā, jo tūlīt jums būs demonetizācija. Es nevaru izrunāt šo vārdu, bet tas sākas ar kaut ko demonisku. Jā, šādas tēmās, par šādām tēmām mēģināt cilvēkiem aizbāzt muti ir demoniski, bet es tur neko nevaru darīt. Un tātad drausmīgā grāmata, pēc tam maģijas grāmata, mākslinieckais YouTube kanāls, kuru es atzīstu, es taisu ar mērķi reklamēt savas grāmatas. Tas nenozīmē, ka viņiem nebūs citas vērtības, jo es nemāku cilvēkiem bāzt virsū savu grāmatu, vienkārši pērciet, nu tā kā ziniet, ir tās reklāmas, ko jūs vienkārši redzat visur, un jums nav tā, ka jums sāk riepties. Pat ja jūs redzat, piemēram, brīdīs, pirms ieraugat reklāmu, es vispār ļoti filtrēju reklāmas, es gandrīz neredzu, es tiešām gandrīz neredzu, bet dažreiz garās kaut kas pieķer, jā. Un, piemēram, brīdīs, nu nezinu, nu it kā uzreiz tā nē, bet, nu tā kā likās, nu varbūt pat kaut kas varētu man derēt no tā, jā. Es redzu, nākamo reizi, mums varbūt pat sāk likties, varbūt tiešām man vajadzēja šito grāmatu, vai, nu, teiksim, grāmatu, nu, vienalga, kas ir, jau, teiksim, grāmatu, nu, varbūt tiešām nopirkt šo grāmatu, bet jūs vēl to tomēr neizdarat. Jūs ieraugat 3. reizi, un 4. reizi, un 5. reizi, un jums vienkārši jūs ejat Facebookā, jūs ejat Instagramā, jūs ejat YouTube, jūs ejat vienalga, kur jūs ejat pa ielu, un jums ir visās malās, un jums nesāk riepties, jums nav tāds, ka jums vienkārši sāk riepties, bet ja jums pirmajā brīdī likās, ka tas ir interesanti, un man sāk riepties līdz nelabumam, man līdz ārprātam sāk riepties vienkārši. Es nevaru vairs izturēt, es negribu vairāk pirkt, es negribu neko dzirdēt par to, un man tas tiek bāzts virsū acīs. Un, diemžēl, tas ir tas, kā ļoti daudziem cilvēkiem tas tieši nostrādā. Jo vairāk viņi redz, jo vairāk viņiem tas kaut kur šodien iesēžās, jo vairāk viņi beigās to nopērk. Un es nevaru izturēt to domu, ka kāds varētu par manu saturu vienalga kādu, par manu grāmatu, par manu kanālu, par manu Facebook lapu, par jebko domāt. Nu kas tev ir, tu varētu apklustenā bija bāsties man virsū, ja? Tā doma, ka kas tev varētu domāt, man šausmina. Tāpēc, ka man tā ir. Jo vairāk man bāžās virsū, jo vairāk es negribu. Tas ir ļoti grūti, bet tādi ir visi mani tālākie plāni, tāda ir mana pēdējā laika pieredze. Un man ir izdevies iekļauties 40 minūtēs. Un es zinu, ka ir cilvēki, kas šito visu noklausās līdz galam. Ārprāts, es nesaprotu, tas ir fantastiski. Tas ir fantastiski, ka jums interesē un jūs noklausāties. Tā kā es šo pat nelabošu.
minūtes iet. Es šobrīd nelabošu. Man nav spēka iet tam 40 minūtēm cauri, bet man šķiet, ka es tīri saturīgi pastāstīju.